No tā nāk šī vieglā nauda, no tā nāk šīs sinhronitātes, no tā nāk šis prieks un enerģijas nezūdamība. Ja agrāk mums atļāva atlikt savas problēmas, atlikt to risināšanu, tagad mēs esam sasnieguši posmu, kur vairs to neatļaus. Šobrīd tas pudeles kakls, ka mums ir jāiziet cauri, viņš sašaurinās, ir ļoti daudz dažādas informācijas, kuras tiešām cilvēku ved uz riņķi. Vienkārši nekur par to nerunā. Un nav informācijas cilvēkiem, ka patiesībā tas ir tupiks. Tā aktivizācija notiks, viņš strādā ar to kundalīnī vai nestrādā. Viņa augs un tā neapmierinātība paliks vien spēcīgāk un spēcīgāk, kamēr mēs viņu nenotransformēsim. Kā mēs zināsim, ka tā pāreja ir notikusi? Jo tā problēma iepriekš bija tā, ka tas spēks ir atdots bieži vien citām institūcijām. Es ieraudzīju dubulto čakru sistēmu cilvēkā. Viena čakru sistēma ir neīsta, viņa nav mūžīga. Viņa ir mirstīga. Tas parādīs, no kādas realitātes sistēmas mēs pieņemam lēmumu un radam. Ja jums ir šīs zināšanas, jūs varat efektīgāk izmantot savu enerģiju. Sveiciens visiem! Sveicieni! Mēs kā cilvēci esam šobrīd nonākuši tādā evolūcijas posmā, kur vecās problēmas vairs nevaram paslaucīt apakšā zem paklājiņa. Un atšķirībā no iepriekš, kā bija, kad mēs varējām ilgstoši atlikt savas, varbūt kaut kādas neapmierinātības vai savas lietas, kur mēs nepiepildām savu potenciālu līdz galam, mēs varējām atlikt to, ka ir jau labi kaut kā, mēs varējām atlikt savu spēku, atlikt savu varenību, atlikt savu potenciālu, ka kaut kad vēlāk es to piepildīšu un ka tās kaut kādas varbūt tās problēmas, kuras šobrīd ir, tās varbūt mēs varam kaut kā vēlāk risināt. Ja agrāk mums atļāva atlikt savas problēmas, atlikt to risināšanu, tad tagad mēs esam sasnieguši posmu, kur vairs to neatļaus, kur mums katra problēma, kuru mums šķitīs nepatīkama, kuru mums kremtēs, viņa paliks savien lielāku un lielāku un lielāku, līdz mēs viņu nenotransformēsim un neatrisināsim. Katra lieta, ar ko mēs saskarsimies, vai tā ir baile, vai tā ir nedrošība, vai tā ir nepašpārliecība no sava spēka, nepašpārliecība uzstāties cilvēku priekšā, nepašpārliecība vai nedrošība, ko citi teiks par manām izvēlēm dzīvē, vai tā ir būt esība maksimāli atklātam ar apkārtējiem cilvēkiem, draugiem, ģimenei, pateikt to, kā es jūtos un kas man ir vajadzīgs. Viņa augs un tā neapmierinātība paliks vien spēcīgāk un spēcīgāk, kamēr mēs viņu nenotransformēsim. Kāpēc nevarēs atstāt nevienu problēmu aiz muguras? Tāpēc, ka mēs esam tajā pārējā, un par šo pārēju mēs jau runājam vairākus gadus. Vienkārši šobrīd tas pudeles kakls, ka mums ir jāiziet cauri, viņš sašaurinās, un šis gads, 2024. ir pūķa gads. Un kas mums ir jāizmanto pūķa gadā? Mums pūķa gadā ir jāizmanto sava iekšējā transformatīvā uguns, respektīvi savu iekšējā enerģija, lai mēs varētu notransformēt to lieko, veco, bailes, kaunus un visu, ar ko mēs strādājam, kas mums nepalīdz, jo nākamais 2025. gads ir čūskas gads. Un čūskas gads, viņš arī reprezentē kundalīnī atmošanos. Un ko nozīmē kundalīnī atmošanos? Kundalīnī atmošanās ir tā, ka tad, kad cilvēkam sāk nākt viņa lielais spēks, tad viss, kas nav notransformēts līdz tam, viņš vienkārši celsies uz augšu vēl vairāk un vairāk, un cilvēkam liekas, ka nebeidzamais stāsts, ka cilvēks visu laiku iet tajā izaugsmē. Un līdz ar šo laikmeta īpatnību ir ļoti daudz dažādas informācijas, kuras tiešām cilvēku ved uz riņķi. Ir kaut kādas neefektīvas prakses, ir cilvēki, kuri vienkārši vācās kopā, lai tikai kaut ko darītu, un mēs novērojam, ka ir tāda nākamā līmeņa spēle ejam izaugsmē, par ko mēs esam arī jau runājuši. Un kas mums ir jādara? Mums ir nevis jāturpina iet izaugsmē un iet uz riņķi visu laiku kaut kādās atstrādēs, bet mums ir jāzina, kas ir tas, uz kurien mēs aizejam. Kā tas jutīsies, kad mēs tur būsim? Kā mēs zināsim, ka tā pāreja ir notikusi?
Un vēl viena ļoti liela lieta, ko es jūtu, kad, ja cilvēkam pateiktu tā, ka pārēja ir beigusies, tagad sākam dzīvot. Kāda būtu tā sajūta? Vai mēs varētu ar savu visu pilnu krūti dzīvot, vai mēs tā kā gaidītu, kad ir jābūt vēl kaut kādai transformācijai un pārējai? Šis ir aktuāli tieši tagad, tāpēc, ka mēs jau tuvojamies tai gada nogalei. Un, ja jums ir šīs zināšanas, jūs varat efektīgāk izmantot savu enerģiju, jo kur ir problēma? Problēma ir tajā, ka cilvēkam nav ticības sev. Un kas ir tā pāreja? Pāreja uz ko tas ir? Pārēja ir uz to, ka cilvēks no tā, kā viņš atdeva visu laiku savu spēku citam, viņš dzīvoja principā ilūzijā, viņš paņem savu spēku atpakaļ sevī un sāk dzīvot no tā, kā viņš vēlās. Un tikai no šejienes nāk tas, ka mēs varam radīt savu realitāti. Pretējā gadījumā mēs vienkārši ejam tādu kā spēli izaugsmē, ir kaut kāda vēlme piepildījuma un tā tālāk, bet tas nav tas, kur mēs esam izgājuši tā kā citā līmenī. Tas nav tas, uz ko mēs esam patiesībā spējīgi, un tas nav tas, kas dos to galējo piepildījumu, jo pretējā gadījumā mēs atkal nonākam tajā pašā situācijā, jā, es to sasniedzu, jā, es dabūju kaut kādu labklājības līmeni, bet tāpatās tā sajūta pāriet, un liekas, atkal man jāiet izaugsmē kaut kādā, atkal man jāiet kaut kas jāstrādā. Tas nenozīmē, ka tas darbs ar sevi nebūs jāizdara, tas darbs ar sevi būs jāizdara jebkurā gadījumā. Un kā sasniegt to savu stāvokli, kas ir paliekošs, lai tas, kā cilvēks rada, viņam ir sajūta, ka tas tiešām ir viņa radīts. Jo tā problēma iepriekš bija tā, ka tas spēks ir atdots bieži vien citām institūcijām, tiem kursiem, tam skolotājiem, tai metodei, tai banku institūcijai, tai investīciju kompānijai. Viņi man tikai iedos naudu, viņi man taisa naudu, ja, kā mēs naudu veidojam. Mums liekas, ka mūsu darba vieta ir tā, kas mums dod naudu bieži vien, ja tie, kur strādā. Jo tad, kad cilvēks saprot savu to iekšējo spēku, viņš saprot, ka viņš uztur gan to instanci, gan to banku, viņš uztur to darba vietu, viņš rada to, viņš uztur tās attiecības. Un bez viņa tas nevar notikt. Bet kas šobrīd ir cilvēki, lielākai daļai cilvēku, kad viņiem liekas, ka viņi ir atkarīgi no tā. Un mūsu uzdevums, lai šī pāreja nav vienkārši kā bezgalīga pāreja, kur mēs visu laiku dzīvojam tādā kā tunelī, ar to, ka mums visu laiku kaut kas ir jātransformē, ka mums visu laiku nav kaut kas labi, un ka mēs visu laiku it kā uz kaut kurieni ejam. Mums ir jāsaprot, ka tad, kad mēs saprotam, ka tas nāk tieši no mums, ka mēs starojam to projekciju, tad mums mainās spēles noteikumi. Un tas, ko mēs otrajā dienā runāsim, mēs pieskārsimies vairāk labklājības tēmai, tieši no tā aspekta, kā tas ir nevis pelnīt naudu, vai pelnīt attiecības, vai nopelnīt kaut kādu situāciju, un tad jā, man visums iedos, bet radīt. Un kad tas sākās? Jo diezgan nesen man atnāca šī informācija, un es ieraudzīju dubulto čakru sistēmu cilvēkā, un no šī es sāku uzdot jautājumu, kas tas tāds ir. Un šī dubultā čakru sistēma, ko es ieraudzīju tā kā sevī, kad es strādāju ar savu hologrammu, man parādīja, ka viena čakru sistēma ir neīsta. Viņa nav mūžīga, viņa ir mirstīga. Un ko nozīmē šī pāreja no 3D uz 5D, ka mēs nometam visu, kas ir mirstīgais, un mēs pārējam uz to, kas ir mūžīgais. Un mūžīgais ir tas, tad, kad jūs esat savā veselumā, tad, kad jūs esat sakonektējušies ar savām augstākajām struktūrām un ka jūs zinat, ka no jums viss izriet, ka jūs esat tas enerģijas resurss. Un no tā mēs varam turpināt radīt, nevis pelnīt. No tā nāk šī vieglā nauda, no tā nāk šīs sinhronitātes, no tā nāk šis prieks un enerģijas nezūdamība. Pretējā gadījumā, kā mēs dzīvojam pa vecam, ka mēs tērējam enerģiju, mēs savu resursu atdodam un barojam tās lietas, kuras mēs kā pēc šablona vienkārši ejam un automātiski to daram, neapzinoties, ka īstenībā viss iziet no mums un mēs to uzturam.
Lūk, tāpēc, kas vēl, manuprāt, ir baigi svarīgi, ka cilvēkiem, kuri jau ir strādājuši ar sevi, kuri jau ir sasnieguši kaut kādus savus labklājības rezultātus, ir ļoti svarīgi izveidot šo te savu jauno kompasu, kas pilnībā noenkuro savā spēkā, kas noenkurojas savā spēkā. Un varbūt tās kādam liksies, ka tā ir manifestācija vai manifestācijas kaut kādas tehnikas, tas īsti nav par to. Jo arī manifestācija ir sava veida cilpa, principā. Kas iet par riņķi, tādā veidā, kā to klasiski pasniedz mainstreamā. Tāpēc, ka arī manifestācijai ir savi līmeņi. Un mēs parunāsim, kur notiek manifestācija, kad cilvēks maina savu enerģiju pret to, ko viņš vēlās saņemt, un kad notiek materializācija, kad cilvēks uzrada no savas enerģijas, bet viņam šī enerģija nezūd. Viņš piepilda. Tāpēc, ka viņš ir savienojumā ar savu garu, un tas, ko viņš laiž caur sevi, viņš realizē savā dzīvē, un viņam nāk vietā jauns. Tas ir process. Un viņam nevajag atdot kaut ko, jo kas notiek mūsu pazīstamajā vecajā pasaulē, kad, lai mēs kaut ko dabūtu jaunu, mums ir kaut kas jāupurē. Piemēram, lai atvērtu spējas, cilvēks, kuram ir spējas, mums ir jāupurē, citreiz jāatdod dvēsele, bet tas ir sliktākā gadījumā. Bet ar ko upurēja? Upurēja ar to, kad vai nu nav ģimenes, jo mēs zinām, ka bieži vien šie cilvēki, kuriem ir lielas spējas, kuri ir ļoti talantīgi, viņi parasti ir vieni. Ja? Tas ir viens no ko upurēt. Vai, piemēram, ja mēs gribējām ļoti daudz naudas, kas mums cieta? Mums cieta laiks ar ģimeni, laiks ar bērniem un mīļotajiem cilvēkiem, ar draugiem, un cieta veselība. Tāpēc, kad vajadzēja kaut ko upurēt. Lūk, un šis laiks ir viņš turpinās, mēs varam izvēlēties, vai nu mēs tā kā tajā paliekam, vai nu mēs izējam uz to jauno līmeni, kurā mums nav nekas jāziedo, ka mēs varam gan. Un tās ir zināšanas, un tās ir, tā ir konkrēta stacija, tas ir dzīves sākums. Tad, kad mēs tur nonākam, un tad, kad mēs zinām, ka mēs tur esam nonākuši, tad mēs sākam reāli nevis vienkārši strādāt, un visu laiku ir darbs ar sevi, un kaut kas ir jāupurē, un kaut kā jādara tas, kas nepatīk, bet mēs reāli sākam dzīvot ar pilnu krūti, un mēs sākam radīt. Un tas arī ir tas cilvēka potenciāls, un tas arī ir tas cilvēka spēks, pie kā mums ir jānonāk visiem, tie, kas vēlās iziet uz jaunu līmeni. Tiem, kuriem vislabāk varētu noderēt šis mūsu gaidāmais klātienes seminārs, kas būs Rīgā 11. un 12. oktobrī, ir cilvēkiem, kuri jau ir pazīstami ar izaugsmi, kuri jau ir strādājuši ar sevi, vai kuri izjūt, piemēram, cīņu pa savu dzīvi, ka liekas, ka visu laiku ir jācīnās, nebeidzama cīņa, un ir grūtības, un liekas, es tā kā biškiņi sasniedzu kaut ko un atkrītu atpakaļ, un līdz ar to es esmu iesprūdis kaut kādā mūžīgā tādā izaugsmas cilpā, mūžīgā kaut kādā tiekšanās un sasnieguma cilpā. Cilvēkiem, kuri baidās atvērt savu spēku līdz galam, jo viņiem liekas, ka tad, kad es atvēršu savu spēku, tad citi cietīs no tā, un citiem būs problēmas no tā, kad es būšu savā spēkā. Tāpat tie, kuri ir izgājuši mīlestības telpā, respektīvi sajutuši sevi jau tādā paplašinātā apziņas stāvoklī un baudā, ko citi sauc par austrumos par samādī, un liekas, ka tālāk nekā vairāk nav. Kur tad tālāk iet, es jau tur esmu. Kā ir sajūta, ka tomēr tur vēl ir ko iepazīt, kas ir aiz tā, un vienkārši nekur par to nerunā. Un nav informācijas cilvēkiem, ka patiesībā tas ir tupiks. Un tas ir strupceļš, kur savā veidā mēs aiz nezināšanas vienkārši mums bija jāiet jāpārbauda, ka tas izrādās ir tupiks. Noteikti tas būs vērtīgi cilvēkiem, kur redz arī astrālo plānu vai kur spēja jau redzēt smalko plānu, taču ne līdz galam spēja varbūt tikt galā ar to informāciju un nezin, kā pārslēgt sev no zemajiem astrāļiem uz nākamo līmeni. Jo pretējā gadījumā notiek visu laiku tikai miedarbība ar mošķiem un visiem pārējiem dalībniekiem, kas ir no zemajām pasaulēm. Un tad ir tā sajūta, ka gribās to aizvērt, ka gribās tās savas spējas piekušināt, lai neredzētu to apkārtējo pasauli, kas šķietami liekas briesmīgi, bet ir jauns līmenis. Šis noteikti būs vērtīgi visiem cilvēkiem, arī kur jau ir izgājuši Merkabu,
bet tas nav kritērijs obligāti. Vienkārši tiem cilvēkiem, kuri ir izgājuši, viņi varēs pieredzēt savu nākamā līmeņa, saprast savu nākamā līmeņa aktivizāciju, kas tālāk aiz tā. Tie cilvēki, kuri strādājuši arī vai mums mentorprogrammā, vai ir iepazinušies ar bāzes čakru sistēmu, tas būtu ļoti vērtīgi tiem, jo, kā Inna pieminēja, mums šī izskatās bāzes čakru sistēma, notiks transformācija arī viņai, un mēs pāriesim uz citu veidu enerģijas centru sistēmu. Un, cilvēkiem, kuriem vienkārši ir vajadzīga tāda sava veida struktūra, plāns, kādā veidā veikt šo transformāciju un iziet līdz galam viņu, iziet šo pārēju un kur doties tālāk. Kas ir tas nākamais līmenis? Un mēs šo tikšanos reizi, mēs viņu nosaucām kā iziet no baiļu realitātes uz mīlestības realitāti, jo, ja jūs jūtat, ka jūs dzīvojat no bailēm, kaut vai slēptajām bailēm, kaut vai jūsu izvēles nāk no tā, kad jūs paskatāties, ko jūs dzīvē gribētu, bet jūs izvēlaties to minimālāko, nevis... Vai drošāko veidu, kā. Kur patiesībā apakšā ir dziļi jāpajautā, es to daru aiz kādas motivācijas, lai ko vairotu, ar ko es savu dzīvības enerģiju, ko es ieguldu šajos projektos, ko es vairoju. Vai es vairoju labklājību citiem cilvēkiem un ceļu civilizācijas apziņas līmeni, ceļu civilizācijas labklājības līmeni, vai arī es cenšos nodrošināties, lai kaut kad man nebeidzās nauda un tad man būs. Tas tā ļoti smalki, ja? Un vienmēr jāpajautā, kāpēc es, piemēram, palieku šajā darbā, kāpēc es izvēlos strādāt ar šiem cilvēkiem, kāpēc es izvēlos palikt šajā ģimenē, vai kāpēc es izvēlos joprojām tikties ar tādiem un tādiem cilvēkiem. Vai man tur ir apakšā kaut kāds slēptais ieguvums? Tie ir ļoti tādi sensitīvi un kaut kur pat trigerējoši un nepatīkami jautājumi, bet viņi ir svarīgi, lai uzdot viņus sev un godīgi atbildēt uz to. Tāpēc, ka tas parādīs, no kādas tās realitātes sistēmas mēs pieņemam lēmumu un radam nākamo mirkli, nākamo sinhronitāti, nākamo dzīves posmu. Un ja tas ir no iekšējas nepietiekamības un baiļu realitātes, tad mēs ar garantiju varam ekspektēt, ka kaut kur nākamajos posmos būs tupiks, būs gala ceļš, kur apstāsies, un cilvēkam būs jāsastopās ar savu šo nedrošību un to baiļu sajūtu, un viņam būs jāzina, ko ar to iesākt. Un tāpēc mūsu uzdevums ir nodot tādu kā metodu, principu, struktūru, modeli, zināšanas un apziņas stāvokli, lai cilvēks laicīgi savu dzīvi izkārtotu tā, ka viņš izvēlās mīlestības realitāti jau tagad. Un attiecīgi visas viņa dzīves sinhronitātes un struktūras veidojas ap šo jauno mīlestības realitāti. Jo tad, kad cilvēkam tas spēks pieaugs, tāpēc, kad zeme ceļ vibrācijas un cilvēkam tas kundalīnī, tā aktivizācija notiks, viņš strādā ar to kundalīnī vai nestrādā. Un tāpēc ir svarīgi iziet uz to mīlestības realitāti, jo tad, kad šis spēks pieaugs, tad ir ļoti svarīgi, ka cilvēks ir šajā bāzes mīlestības sajūtā, bāzes mīlestības realitātē, un tad viņš vienkārši piedzīvo mīlestību, nevis bailes. Tāpēc priecāsimies jūs satikt Rīgā klātienē 11. un 12. oktobrī, kur mēs 2 dienās ļoti padziļināti iesim cauri šīm visām tēmām un izskatīsim šos visus jautājumus. Tāpatās arī mēs esam parūpējušies par tiem cilvēkiem, kuri klātienē nevarēs ierasties, jo sarūtams arī, ka tas vietu skaits ir ierobežots un ir cilvēki arī, kuri dzīvo ārpus Latvijas, tad mēs esam nodrošinājuši arī tiešraidi. Šitas ir brīdis, kur noteikti ir vērts un ir vērtīgi padomāt par to, kādā veidā mēs radam savu realitāti un kas ir mūsu patiesais iekšējais spēka avots. Un, ja tu gribi to iepazīt, ja tu gribi iepazīt to tādā līmenī, ka tu vari izmantot to, lai radītu savu labklājību, lai radītu savu dzīves telpu mīlestībā, tad šitā būs lieliski iespēja, kur tu varēsi gūt praktiskas zināšanas un veidot savu realitāti pats. Tad tiekamies jau pavisam drīz, tiekamies Rīgā. Uz tikšanos! Uz tikšanos!